Nu, tad čau visiem. Čau visiem mūsu pieturas klausītājiem. Jē, mēs esam pieturā, kā sēžam. Labi, Mēs atkal sēžam šeit siltumā, pieturā, skatāmies reklāmas, kas iet tā kā... Lidl. Tur, nezinu... Forum Cinemas. Ekonomikas ministrija reklamē budžetu atkal. Jā, skatījos. Bet man patīk, man tās šautauts ekonomikas ministrijā par tām reklāmām. Man patīk. Tās ir diezgan tādas informatīvas. Jā, un uzskatām, diezgan nice. Jā, nav tā kā kaut kādas tur šitās, ka tur, es nezinu, es esmu par radios konto dzirdējis, kad ir tās reklāmas, piemēram, par pamperiem priekš senioriem. Tās reklāmas ir reāli. Es arī ceru. Tās reklāmas, es nezinu vienkārši, kurš viņas izdomā. Man liekas, cilvēki, kas nedzīvo reālā pasaulē, viņi dzīvo kaut kādā, nezinu, tur. Varbūt viņi vispār nav cilvēki, varbūt AI vienkārši tā kā uzģenerējis to reklāmu. Jā, varētu tā būt. Tā kā šitas, interesanti, man liekas, paklausīties ļoti reizēm. slikta reklāma bija, man liekas, tā arī bija ekonomikas ministrija vai finanšu ministrija, ka ir jātaisa nodokļi, un tad uztaisīja to dziesmu. Un tur viņiem bija YouTube rakstīts, ka klips taps sadarbībā ar finanšu ministriju ar something. Šito nezināju. Hashtag jāmaksā, hashtag nomaksā, kaut kas tam līdzīgs. Jā. Daudz naudas maksā valstī. Burtiski tāds. Viņi vēl tur kaut kādu Lambo flexoja, tāds finanšu ministrijas tāds. Šito, ja tu nemaksās nodokļus, šito tev var atņemt. Jā, burtiski. Tā kā tam vienam džekam, kas tur ar to kaut kādu Slovēnijas numurzīmēm bija. Skatījos, lasīju, tas labi. Tā kā. Diezgan forši notikumi ir bijuši šonadēļ. Interesanti skandāli. Bet te jau principā bija arī tā, kad mēs tā kā tad vēl nebija. Bet tad mēs vēl tā kā nezinājām, cik ļoti tas izvērtīsies plaši. Pirmais laikam, tad mēs varam uzreiz iet pie pirmās tēmas, tad sanāk, tas leģendārais video, kur domas priekšsēdētājs apvienoja darbu ar izpriecām. Jā, amzierējās, teiksim tā. Allegedly, amzierējās tur. Bet, kas vainīgs, tas bailīgs. Viņš arī atkāpās pāris dienas. Bet viņš teica, ka viņš neatkāpās dēļ tā, ka dēļ tā visa. Viņš teica, ka viņš atkāpās tāpēc, kad ir jauna koalīcija. Es nesaprotu to loģiku. Tas no sērijas, ka viņš tāds iedomājies pagājuši gadu. Es vairs negribu būt premjerministrs, jo, tomēr jauna koalīcija. Es esmu koalīcijā, bet, zin kā, Jack, nebūs. Es negribu, nevēlos vairāk. Viņš jau tāpat tās nevēlējās īsti. Viņš jau tur bija noguris. Nevarēja normāli ar riteni pabraukt bez tiem miesas sargiem. Jā. Bet pie Kariņa mēs vēlāk mēs atgriezīsimies. Bet par šito kungu, Lasmaņu kungu, beidz, tur viss bija skaidri redzams. Man liekas, bet tas fakts tajā video, kad viņš tur ar to roku darbojās, un pēc tam tāds pēdāgurs. Viņš vēl tas brīdis, kur viņš tā paskatās. Tā es izstāstu, kad es izņemu savu pavasarī akvārā, un tur piecīts ir palicis kabatā. Man tāds, nice. Labais. Bet, šobrīd tad Jelgavas doma ir bez mēra. Viņš ir atkāpies, viņš kaut kādu pusotru nedēļu teica, nē, es neatkāpšos. Viņš teica, ka ir nomēlošanas kampaņa no tās izpildirektoras puses. Kas tagad ir mēra pozīcijas izpildirektors. Jā, tā kā. Un viņš tur nē, un tas man nekas tur tāds nav bijis vispār, lai gan to kāju, tik var redzēt, tā kā tu mašīnā, un arī pēc CSDD noteikumiem tu nevar tā sēdēt mašīnā. Varbūt vajag lielāku mašīnu vienkārši, ko Hammeru nopirkt. Tad viņš nevarētu tā kā, nevarētu to redzēt. Vai kaut kādu sūdīgu mašīnu vienkārši. Vajag pateikt viņam, kādu mašīnu viņš brauc. Var apskatīties droši vien tajā amatpersonas deklarācijā, kas tā pa mašīnu. Tad visiem, kas grib kaut ko tādu darīt, tā kā Zoom meetingā, tad nevajag varbūt, tā kā vajag pārdot viņu vai kaut ko citu pirkt, ja jūs domājat. Un arī vēl es domāju, tu taču Zoom meetingā redzi sevi? Jā, tā kā viņš tiešām nepamanīja to kāju, viņam būtu tāds, bišķi paliec to kāju tālāk. Un tad vispār mēs nebūtu pat zinājuši. Viņam tāds, tas jau normāli, ka kurš nav redzējis kaut kāds vienkārši ne manas kājas. Jā, budžeta komisijas sēdē vienkārši.
Viņš varbūt bija vienkārši sastrādājies, viņam vajadzēja Es stresu. domāju, varbūt viņš domāja, ka tā kā budžeta komisija tik garlaicīgi, zin kā parasti, Viņš ka tur, izklaidēties. ka tur neviens neievēros, ka viss tā kā, Guļ. zin tās Zoom, tā kā Jā. tos mītingus, kur tā Nu, kā jā. ir viens cilvēks, kas runā, un visi pārējie tā kā burtiski ir tā kā izslēguši mikrofonus, kameras, un vienkārši kaut kur aizgājuši, nezinu, taisīt pusdienas. Man likās, ka viņš tā kā domāja, varbūt pārējie citi ir tā izdarījuši, un viņš vienīgais tur tā kā ir palicis. Un viņš DJ jau kaut ko aizmūrē. Jā, viņš DJs Varbūt ir viņš main DJ stage. setaisīja. Jā, varbūt. Eju, man jauns šitas te Singles. spindeks. Man jauns spindeks. Viņš tāds, laba vinila smarža. Jaunā plasmasā. Ritīgi labi, jā, bet šitas, man liekas, būs tā kā... Būs mīms. Šis būs leģendārs mīms, jā, man liekas, tā kā tuvāko gadu vismaz. Bija jau tik, kā es jau biju daudz, kad vienkārši gandrs bija vēl kaut kas, selga, man liekas, vai kaut kas uztaisīt, kaut kādu cepumu tāds, kad, rakņājies pa skāpu un atrodi kaut kādu cepumu paciņu, tāds, Nice. Jā, tā kā tā. Interesanti. Bet, goda prāts pietika un atkāpās. Bet viņš var teikt, sākumā nē. Sākumā nē, viņš vienkārši pēc spiediena saprata, ka nebūs. Bet zin kā, ja godīgi varētu viņam tāds, to pusotru nedēļu lausties, un tagad, ka viņš neatkāpjas tā skandāla dēļ, tā kā nedirs. Jā. Vienkārši, Arī. jā. Come on, tas vienkārši. Bet, jā. Bet vismaz mēs sākām uz tāds vieglāks nots, es gribētu teikt. Tas gan. Jo parasti mums ir kaut kāds ritīgi depresīvs pirmais stāsts. Es arī domāju par to. Nomirst daudz cilvēku vai kaut kas tāds, bet šoreiz tā kā Džeks tur padraiskojās. Varbūt viņš vienkārši ir rīktīgi zem tupeles. Es vienkārši iedomājos, viņš burtiski sēž tajā sēdē, viņš tur raksta. Es domāju, daudz gribētu būt zem tādas tupeles, kā viņš ir, ja tu saki, kad viņš ir. Viņš vienkārši tāds, tā man jāstrādā, es tomēr domas priekšsēdētājs visu. Un viņam sieva tāda, es esmu rīktīgi hordīta, vai? Un Lasmēns tāds, nē, labi, es jau labs vīrs, jāizlīdz. Varbūt tas būtu tā kā nostrādājis viņam kā iegansts. Jā. Viņš vienkārši tāds, es jau negribēju. Es vienkārši labs vīrs esmu. Jā, ko jūs man te kritizējat? Bet, jā. Redzēsim, kāds jautājums, kas notika pēc sēdes. Jelgavas mērs. Es nezinu, es par to nedomāju īsti. Es arī ne. Jā. Bet tad es jau bišķiņ pievērsos mūsu nākamajam tematam. Es visus gribu apsveikt ar šo. Kariņa Levita režīms ir tā kā oficiāli kritis. Pilnībā. Tumsas laiki ir pārvarēti. Bet tā kā kaut kas man teica, man liekas, tu pat tas bija par to, ka, viņš tā kā vairāk nebūs ārlietu ministrs, bet viņš visticamāk tiks kaut kādā labā vietā, vai Eiropas parlamentā, vai kaut kāds viņš te gribēja par to NATO ģenerālsekretāru. Jā, tas viņš nebūs visticamāk, būsim reāli, bet viņam nekas nebeigsies, es domāju, viss tā kā turpināsies viņa politiskā karjera. Ja viņu Knabs, protams, tur kaut ko neizdarīs pēc tās izmeklēšanas, kuras viņš arī atkāpās. Viņš ir paziņoja par savu demisiju. Un, es gribētu teikt, ļoti loģisks lēmums, kuram vajadzēja nākt ātrāk uzreiz tajā brīdī, kad sākās izmeklēšana un viss. Jā. Jo man patīk tas, ka... Tad vajadzēja to izdarīt, nevis vēl vilcināties. Jo man ļoti patīk tas, ka Siliņa teica, ministru prezidenta, tiem, kas nezina, varbūt, teica, ka Kariņš rīkojās kā rietumu politiķis. Es teikšu tā, rietumu tā kā politiķis, kas tā kā ievēro visu šīs ētikas normas, man liekas, būtu uzreiz atkāpies. Nevis tā kā visi tā kā viņam cenšas tur sazvanīt, tur runāt, viņš tur ritīgi visu noliedz. Jau cik mēnešus? Kādus 3, 4 vismaz, jā. Tā kā, es saprotu, tas ir viņas tā kā arī partijas biedrs, tāpēc viņi arī tur tā cenšas. Bet lavierēt. Pasniegt, tādā labākā gaismā nekā... Politika jau tāda lavierēšana vien ir. Jā, es zinu, tā kā pārdošana, Pēter. Nezinu, par ko tu runā. Jā. Bet,
Nē, nu, loģisks lēmums, bet novēlots. Principā tas ir viss, ko es varu protams. Jo viņš būtu, tā kā, man liekas, daudz tā kā populārāks. Viņš būtu arī sabiedrībā. Jā, jo šobrīd viņš ir ļoti nepopulārs. Viņš jau pirms tam nebija populārs baigi. Un tagad, man liekas, nu, viņš ir tā kā vēl. Tur visādi varbūt. Mašu viņš svītros riktīgi. Es domāju, ka šis viņam čisties jau kā, jā. Nu, protams. Jo viņš būtu, ja tas, nē, nu, protams ir tas, ka viņš grib tikt uz to Eiropas parlamentu un tā, bet tad šī noteikti bija neloģiska rīcība, viss novēlot. Ja viņš būtu uzreiz atkāpies un arī pateicis, es saprotu, es esmu, kā Siliņa teica, es esmu atbildīgs rietumu politiķis, pret mani ir sākt izmeklēšana, jā, es neuzskatu, ka es esmu vainīgs, bla, 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 bet atbildības dēļ es atkāpjos no amata pēc šādām te apsūdzībām. Nu, un tad viss, nu, un arī sabiedrībā viņš būtu vērtēts bišķi labāk. Tagad visiem tāds, privāti. Tev piespied atkāpties, Tu esi zem tupels. Viņš čist ir. Viņš ir zem viņš ir, jā. Es nezinu, ko es gribēju pateikt. Bet, nu, ir. Jā. Teorētiski. Jo viņu, būsim reāli, viņu piespieda atkāpties. Nevis viņš to pats īsti gribēja. Es domāju, ka viņam tā tikšanās nebija tāda patīkamā, komfortablāka. Gaisotnē, jā. Viņa tāda, Artur! Nu, ka ārā no šejienes. Man patīk, ka tu pats sevi cenzēji, lai tā kā man nav jāliek pīkstuļi. Es reāli to novērtēju. Jā. Bet, tā, nu, skatīsimies. Tagad nākošais nedēļa būs izvirzīts, jā. Ko tu domāji, ja būtu Lībiņa Egnere? Es domāju... bija pēdējais, cik es sapratu, tāda pēdējais informācija neoficiāla. Viņa ir diezgan... laikam ok. Man tāds, nu, ir fine. Not great, not terrible. Nu jā, nē, nu es domāju, ka viņi jau arī strādājusi ir... Nu viņi vairāk uz tieslietām. Jā, bet man liekas, ka tas ļoti arī sasaucās tieši ar ārlietu ministrijas visiem tiem man liekas, līgumiem un tādām man liekas, labāks variants tomēr būtu tā Kalniņa Lukaševica. Jo viņi reāli strādājas ārlietu jomā. Tas gan, jā. Viņi tur ir... Nu, tāpēc man šķiet, viņi bija parlamentārā sekretāra, man šķiet. Jā. Tāpēc es saku, tā kā not great, not terrible. Nu, jā, bet tas nebūtu labākais variants. Nu jā, es arī tā domāju. Tā kā skatīsimies. Es domāju, ka labākais variants tāpēc tā kā tur īsti nav. Nē, tā Lukaševics būtu riktīgi ok, es domāju. Nu, būtu ok, jā. Jā, es domāju. Nu, cerēsim. Tā kā skatīsimies un gaidīsim nākamo nedēļu, nu tad jau nākamajā epizodē aprunāsim. Jā, mums tieši nākamā... Es nākamo rakstu paņēmu. Nu jā, tas bija. Jā, tā mēs... Tā kā skatīsimies. Jā. Kas būs nākotnē, ko nasīs nākamā nedēļa. Nasīs, kas būs. Krišjāns, latviešu valodas paraugstu. Jā, nasīs. Nasīs. Kas mums tur nākamais ir? Nākamais mums ir par Nacionālo apvienību, kad... bijušais Nacionālās apvienības biedrs. Jā, bijušais. Viņš izdomāja, ka viņš grib biedrību. Viņš grib darīt savu lietu. Viņš grib savu hustle. Viņš ir izaudzis no tā visa. Viņš vairs nebūs darba ņēmējs, viņš pats dos darbu. Viņš vairs nerakstīs abrene ir mūsu uz krūtīm. Bet šitas zeltīts, tas bija tas džeks, kuram bija tie skandāli. Man liekas, ka viņš bija tajās kaut kādas nacistu formos or something bijis kaut kad pirms Covid vēl. Viņiem visiem, man liekas, ir kaut tāds bijis. Man liekas, tu netiec Nacionālajā apvienībā, ja tev nav allegedly tādas bildes. Allegedly tev kaut kāda Hitlera runa jānocitē. Jā, tā kā tev jāizlasa allegedly viena grāmata. Mēs zinām, par ko grāmatu iet runa. Bet tie, kas nezina, man cīņa. Allegedly. Mēs neko nesakām, ka tā ir. Jā, mēs varbūt tā ir. Jokus vienkārši. Jā, šī satīra viss. Jā. Bet katrā jokā savu patiesību. Atstāj durvis vaļā, jā.
Nē, bet nevar zināt nākotnē. Mums ir bijis tā, ka, man liekas, kaut kā joko mēs pasakām, kad piepildās. Tā kā nevar zināt. Tā kā, nē, ņemot vērā, ka tur ir bijuši tie skandāli. Tas man atgādināja, atceries Dvēseli putenim, taču arī bija tas galvenais varonis, kuram kur pēc filma un Facebookā visi tie laikotie page, čipa anti-globalisti. Jā, beigās izrādījās, ka viņš ir ritīgs tur underground Jacks. Jā, arī tur nacistu forma. Bet viņš labs aktieris bija. Normāls. Ko tev nepatīk? Nē. Nebija tik traki, man liekas. Man likās rīktīgi weak, bet ok. Es būtu nospēlējis labāk. Bet man bija savu hustle tajā laikā. Tu nav jāpelna. Tu nevar pa brīvu strādāt. Jā. Tā kā, jā. Un plus man arī... Tāpēc jau viņš ir pret tiem globālistiem. Es negribu strādāt. Jā. Es nestrādāšu algot darbu. Es darīšu... Savas lietas. Es darīšu savu lietu. Filmēšos. Jā, un tāpat kā... Bet ja būs kapitālis... Raivi Zeltīts. Visi jābūt muldē. Viņš arī darīs savu lietu. Jā. Arī viņi būs tādi laikam... Laikam? Es gribēju teikt, laikam latviski. Nē, nu... Viņi tādi laikam latviski būs. Vienreiz kāds plotvists, viņš jau tāds uztais prokrieviski partija. Tāds saik. Bet tas būtu ko jūs domājat? No vienas puses tas būtu tik labs tā kā kaut kāds krievu propagandistu solis. Iedomājies, cik daudziem kaut kādiem šitiem Solo cilvēkiem... jau vienkārši čurāt karstu. Jā. Šitiem cilvēkiem, kas tā kā visu laiku balso, piemēram, par Nacionālo apvienību, tā kā nedomājot vispār, tā kā, ko viņi dara, jo ir tādi cilvēki, es zinu. Es arī zinu. Viņiem būtu tāds, kas tā kā notiek, tā kā viņiem visu pasauli tā kā sadrumstalotos. Jā, tur tas būtu rīktīgs plots. Bet, principā būs vēl viena, es gribētu teikt tāpat, Nacionālās apvienības satelīta partija vēlēšana. Jā. Tas ir lielāks plāns vienkārši, lai koalīcijas varētu taisīt. Un šeit būtu vēl viena kaut kāda opozīcijas kārtsmoša. Bum. Tavu teorija. Diezgan interesanti. Jā. Pēter, jā. Jā, es domāju, ka tā varētu būt. Jā, tā tad, atgriežoties pie Nacionālās apvienības, nākamais arī mūsu stāsts. Nepateicu, kā saukas jaunā partija, kā bija Austošā saule. Austošā saule, jā. Kāds Japānas vibes bija šī uzlicošās saules. Jā, Austošā saule. Šitas, kā viņi sauca, Emperor, es aizmirsu, kā latviski bija. Imperators, jā, Hirohito tur pie sienas. Jā, viņi visi ceļās ar saulēktu, uzreiz ir mītings. Austošā saule, burtiski. Okay, viņi tā, cik šodien mītings? 6:54. Man vēl divi vismaz tumši ļoti joki par Japāņu. Aiziet. Ka viņi ir Nē, bet es patiešām... Saistīts ar Hirošimu un Nagasaki? Nē, tas nav par to. Es pat tā kā tas arī labs, jā. Bet es iedomājos arī par citiem jokiem. Viņiem ir tā kā tie lielie zobeni. Jā. Un zini, ko viņi dara ar tiem zobeniem? Tā kā, ja kaut ko nepareizi izdara, tu zini. Tad viņi iegriež savu krūtīs. Viņi tā kā uztaisa savu zīmi. Tā kā šo atpazīšanās zīmi, jā. Teiksim tā. Kā viena armija. Jā. Allegedly. Allegedly. Jā. Vajadzēja pateikt. Tas nekas nav taisnība no tā, ko mēs teicām. Ja protams. Nē, bet tā teorija manējā ir. Es domāju, ka tā varētu būt. Par to, ka viņi ir Japāņu partija pirmā? Nē, par to, ka viņi ir tā kā partija satelīta partija. Es domāju, ka jā, tas būtu diezgan tā loģiski vispār. Ja tā paskatās uz to visu. Viņi gatavojas vēlēšanām jau nākamajām. Raivja Dzintara mastermind plāns. Jā, viņam vienkārši visas partijas būs. Jā. Jā, un tā kā jebkas, ko jūs iebalsosiet, vienkārši būs... Raivis būs uzvarētājs. Jā, jebkas, par ko jūs balsosiet. Tāpat kā Krievijā. Raivis tāds, aiziet par mani. Jā. Bet skatīsies. Bet par nacionāliem runājot. Jā, tad nākamais mūsu sižets.
ir par Nacionālās apvienības dažiem biedriem, kas ir tagad, kas strādā Ogrē, tur pie Helmaņa. Siltās vietās. Kaut kā, nē, nu, protams, viņi visticamāk ir izvēlēti dēļ savas kompetences un visa, bet kaut kā baigi interesanti tieši, kur ir Nacionālās apvienības vadīta pašvaldība. Tur pēkšņi bijušie tie visi, kas netika vairāk tur kaut kādos amatos, tie kaut kur uz Ogri pārvākušies visi. Jā. Tā kā, tā ir tāda sen zinām lieta. Partijās jau parūpējas par tiem labākajiem, kādā siltā vietiņā. Zin kā, nesūtīs jau CV apkārt, tā kā, jūs gribat man paņemt darbā vai kaut ko tādu. Tu vienkārši aizēji pie savu čoma. Tāds jau negrib man darbā. Ogres domē, iespējams. Allegedly. Jāsadraudzējas ar kādu mašu. Ko domā? Tāds Aivar, jau. Tu esi gatavs pārdoties? Nē. Es vienkārši sadraudzēšos. Es esmu gatavs pārdoties tikai sabiedriskajiem mēdījiem. Protams. Jā. Nē, bet varētu pie motivē ar Vilni Čirsti sadraudzēties. Bet kā sadraudzēties? Es domāju, tāds jau negribi Counter-Strike uzspēlēt. Aliņu iedzert varbūt. Tu pat ezīti blakus tev. Burtiski blakus ir palastielā. Jā, vienkārši pa ceļam uz māju. Es sievai neteikšu, jā. Es apsolu. Narvītī vien topeni ieķert. Jā. Topen? Topmaizīti. Topen. Es tā saku. Likās tā kā topen, tas kaut kāds tā kā, tas izklausās tā kā, bija tie dzērāji, kuriem bija tās kaut kādas iesaukas, jā, divlitrīgie maliem, jā. Stabulīts, C14 mazie, tas ir stabulīts. Jā, tev kaut kā vēl līdzīgi. Negrib nospēlēt 3 dziesmiņas, kaut tā būs. Bet daudzi ir raduši vietas. Labus amatus. Piemēram, Ai Iesalniece. Viņa bija Nauru Puntuļu birojā. Tu redzēsi šeit trendu tūlīt. Jā. Tagad Marika Zeimula. Kur viņa bija? Nauru Puntuļu birojā? Nē, viņi bija arī satiksmes un kultūras ministriju biroja vadītāji. Tā kā viņi nebija tikai vienaur, viņi bija vairākās vietās. Bet droši vien tajā brīdī, kad viņi aizgāja, tad viņi bija arī Nauru Puntuļu birojā. Piemēram, Ritvars Jansons. Tas ir dzirdēts, Džeks. Jā, viņš bija, zin kas, viņš bija kultūras ministrijā pirms tam. Un Patriks Grīva, viņš arī tur kaut kur patās uz Valdemāra ielas. Patriks Grīva ir, man liekas, tas ir tas Džeks, es pāris neesmu uztaisījis gan fact check, bet viņš sāka, viņš kaut kā, es biju maziņš, man bija kaut 10 gadi. Es skatījos, viņš vadīja kaut kādas Latvijas pludmales volejbola apskatus. Man liekas, ka arī es esmu dzirdējis, kad redzējis kaut ko viņu pa televizoru, jā. Jā, un tad viņš... Varbūt tas cits kaut kāds doppelgangers viņš. Nē, man liekas, tas bija viņš. Jā, es domāju, man liekas, tas bija viņš. Tā kā, un tur vēl daudz citi, kas ir dabūjuši siltas vietas. Jā, bet mēs visi zinām, no kuras vietas viņi nāk. Kultūras ministri. Jā, tā kā, tagad man liekas, Ogres doma ir kultūrālākā ministrija. Kultūrālākā doma. Pašvaldība Latvijā. Jā, pašvaldība. Viņi ar kultūru ir uz tutā teikt. Vismaz kaut kas ir. Egils vienkārši grib kultūrāls cilvēkus sev apkārt. Jā. Tā kā Aven. Jā, un porcelāna krūzīšu kolekcija, kas tur bija. Tā kā tā. Un tad no iekārtošanas uz izkārtošanu. Tā varētu teikt, varbūt. Izkārtot problēmas. Kurš izkārtoja problēmas? Tā ir mums viena tāda jau zvaigzne šī šova. Glorija! Grevcova. Jobanie tiktokeri, es atvainojos. Man vienmēr jāpiebilst, ka mēs par šitiem cilvēkiem te runājam. Es tikai sapratu, ka viņi nav top G, viņi ir double G. Jā, vispār. Glorija, Grevcova. GG. Viņi ir GG. GG. Viņai GG reāli būs. Iespējams. Good game. Bet
Bet viņa tika izsludināta meklēšanā par to, ka viņa tur... Viņa vairs nespēlēs paslēpes. Par to, ka viņa... par to, ka viņa noliedza Krievijas īstenotos noziegumus šitajā okupācijas muzejā. Es domāju, nevis domāju, bet tā ir. Nu, un tad vēl bija, ka viņa tur par Ukrainu teica. Es atceros to vienu TikTok, viņa tāda, nevajag man te stāstīt, ka Krievija kaut kam uzbruk. Ukrainā notiek pilsoņu karš. Man bija tāds, ko? What? Patiesība. Are you stupid? Allegedly. Ko? Ko? Allegedly es pateicu, tad jau nav. Labi. Viss kārtībā. Tā kā neesi iemācījies vēl 18 epizodēm šito. Nezinu, bet tas Georg Lentīts tur. Ko? Allegedly. Es jau zinu, tu jau sagatavojies. Es to sarkano karogu 9. mājām. Jā. Es jau redzēju, viņš tāds baigi lielais. Tev. Jā, es esmu par Ferrari, kad būs nākamais posms. Sarkans Ferrari. Jā, bet iedomājies, šitas būtu tik labs. 9. mājā uzrīkot akciju. Visi ar Ferrari kaut kādiem karogiem. Un Ferrari tā kā cepurītēm. Carlos Sainz. Jā, un Ferrari cepurītēm visu merču aiziet tā kā kaut kur, es nezinu, kur viņi tagad svin. Kur viņi tagad svin? Es nezinu. Es nezinu. Es arī nezinu. Kaut kur noteikti neuzvars parkā. Pie Minskas vairāk. Nevar arī. Vairāk. Kur viņi varētu svinēt? Kas tāda krieviska vieta? Bolderā, jā. Bolderā es pludmalē. Bolģā uz veloceliņa. Jā, vienkārši. Es nezinu, aiziet un vienkārši ar Ferrari kaut kādiem karogiem. Tā kā domāju, viņi droši vien visu to dritīgi tur... Jā, tur... Pļauniekos pie Mego. Sovietskī sajūza. Un tad tās vienkārši... Es arī par sarkano. Ferrari! Jā, Ferrari nav tā dziesma. Es iedomājos, ja būtu kaut kāda Red Bull, tad varētu būt viņi tur klausās kaut kādas aizliegtās krievu dziesmas, un tu atnāc vienkārši... Tu. Max Verstappen. Jā, tas būtu labs. Bet Glorija pati vispār pieteicās. Iesim atpakaļ pie Glorijas. Jā, bet viņa nesot, man liekas. Bet nav atcelta tā meklēšana, bet viņa esot pieteikusies. Jā. Viņa tā kā, es esmu kaut kur, bet es nenākšu pie jums. Bet ne pie jums? Jā. Tā kā, šis ir viens no cilvēkiem, kas ir kandidāts vislabākajā apvienībā, man liekas, kas pēdējā laikā, kas ir kandidējis jebkur. Arī nosaukums, jā, ir vienkārši brīnišķīgs. Jaunlatvieši. Tā kā Jaunlatvija, viņi vispār visi varētu aizbraukt uz Jaunlatviju. Tā kā es domāju, Latvija neko baigi nezaudētu. Atceries manas vakardienas joku par Jaunlatviju. Es neatceros, nebaigi. Down Latvija. Jo apakšā down under. Jā. Tā kā factually correct. Factually correct, jā. Nevis tā kā Glorijas TikTok. Bet... Nē, tā apvienība jaunatieši tur ir reāli Avenger komanda novākusies. Tur ir Gobzems, tur ir Brēmans, tur ir Glorija. Jā, lūdzu, kāds uztaisīs tā kā... Kaut kādu traileru mīmu. Jā, lūdzu, es gribētu redzēt, to vajag viņiem. Bet... Cerams, ka Glorijai... varētu beigt viņu to savu politisku karjeru šitā. Jā, cerams, restorānā saulītē. Kad taisnība uzvarēs. Jāskatās, kas viņai tur būs. Viņai taisnība uzvarēs, es teikšu tā. Viņai tur ir tik daudz, man liekas, kas tur ir noticies, ko viņi ir darījusi, ka tur toči viņa ir reāli, tā kā tas Džeks, kas bija ASV senātā, man liekas, tas bija ASV senātā. Zini, bija tas Džeks, kurš bija... Es arī tā vārdu aizmirsu, bet kuru viņu izslēdz ārā? No kongresa, sorry. No kongresa tas Džeks, kurš viņš bija krāpnieks, viņš tur bija ritīgi daudz naudu izkrāpis. Viņš tur bija, viņš teica tā kā, ka viņš ir ebrejs, un tā kā viņam tā kā prasīja, vai viņam tā kā ir ebreji, tā kā, kaut kādas radniecības. Viņš tā, no, I am Jewish. Viņa reāli ir tas Džeks, tā kā Latvijas saimā vienkārši. Jā. Viņa jau vairs nav saimā. Viņš jau arī tā kā paralēls. Paralēls var vilkt, jā. Tā kā, es aizmirsu, kā viņu sauc, bet... Whatever. Doma sapratu. Jā, jūs varat ierakstīt mums komentāros, mēs zinām, ka jūs zinat, un es arī zināšu
tā kā jūs ierakstīsiet. Nu, es tagad zinu, es vienkārši nevaru atcerēties. Mūsu klausītāji, tā kā Ogres pašvaldība, kulturāli. Šis bija labs. Es domāju, no Ogres arī klausās mūs. Ja jūs klausties no Ogres, tad From Ogre. Yes, tad ziņ mums pa seju. Varbūt nē. Labāk nevajag. Jā. Jā. Bet šitas te... Nākamais mūsu... Par taisnību, nobeidzot Glorijas tēmu. Nu... Par taisnību. Tu gribēji kaut ko par taisnību vēl teikt? Nē, es saku vienkārši, es esmu par taisnību. Nu jā, es domāju, tā kā tev vēl būs kaut kāds monologs par taisnību. 40 minūtes vienkārši kaut kādu vēstuli. Vienkārši nolas kaut kādu. Bet par taisnību runājot, kaut kas varbūt arī pateica taisnību. TV24 ēterā. Es vienkārši skatījos, man bija tāds reāli, protams, man liekas, Rīga TV24 neviens neskatās. Nē, es dažreiz skatos. Labi, es preses klubu ragaciem. Nē, man reizēm ir tā, ka es aizēju tā kā tur pie, es vispār televizoru neskatos, bet kad es skatos, tā es aizēju tur paskatīties ar vecākiem, un es tā kā skatos, un mēs tur skatāmies tur mamma skatās kaut kādu debilu seriālu, atvainojos, un tu man ir tāds... Tev kaut kas pret Mīlas Viesuli ir? Jā, bet... Parunāsim pēc ētera. Viņi tur skatās kaut kādu seriālu, un tāds varbūt kaut ko tā kā citu pārslēdz, un tur visur ir tādi seriāli, un tur vienīgā vieta, kur kaut kādu tādu seriālu nerāda, ir tā kā TV24 parasti. Viņiem nav finansējuma, lai viņi nopirktu seriālu. Jā, bet vismaz tā kā viņi atšķirās no tā kā citiem. Jā. Tas vismaz ir kaut kas, es uzskatu. Respektīvi, tur bija raidījums laikam par Ukrainas karu, kur viņi apskata. Jā, aktuālais par karu. Jā, kara darbība. Jā, jo man liekas, viņi reāli vienīgais, mēdī, viņiem ir 2 gadus jau, kamēr kopš ir sācies karš, katru dienu ir, man liekas, šits aftas, kad darba dienās var something. Jā, ziņās jau arī parasti katru dienu. Jā, bet nav atsevišķs raidījums. Tas gan, viņi tā izanalizē ļoti tā... Padziļināt. Jā, un papēt dziļāk. Man patīk arī tas, ka tur var tā kā skatītāji tur piezvanīt un kaut kādus savus jautājumus. Glorija uzzvana vienkārši saka lamāties. Glorija vienkārši piezvana. Šitas nav īsti, par ko jūs runājat. Propagandisti. Jā. Bet, respektīvi, tur žurnālists... Tur bija patiesībā vainīgs nav žurnālists. Vainīgs ir skaņu operators. Kurš vienkārši aizmirst noslēgt mikrofonu un beidzās ēters. Un jau gāja reklāma, bet audio vēl bija palicis no raidījuma. Un tad žurnālists Labuts, viņi tur diskutēja par Sprūdu, mūsu aizsardzības ministru. Un tad viņš pateica tādu frāzi, šito necenzēsim, jo tā ir teicis Labuts kungs. Jā, citēju. Pēters citēju. Viņš ir sapisies. par ministru kungu runājot. Tā viņš teica. Bet beigās arī atvainojās, protams. Kur viņam likties? Ja viņš būtu kaut kā zolīdi to pateicis. Jā. Viņš ir sačakarējies. Tas jau arī tāds žargons. Viņš ir apjucis. Kūtī. Taču. Džeks Kūtī ir normālā. Viņš ir galīgā toitojā, teiksim tā. Galīgā. Off topics vakar atklāt toitoja sezonu. Man patīk vienkārši randomā kaut kā. Es biju futbolā, man vajadzēja. Kā bija? Nebija augsts? Nē. Man nevajadzēja apsēst. Tur silti ir, man liekas, vienmēr. Ņemot vērā, ka es biju pie Ķīšezara, kur bija šausmīgi augsts vējš, un viss iegāja toķā, kur vēja nav, man tāds šeit ir patīkami. Līdz noteiktam līmenim, protams. Pirmo reizi, man liekas, es kaut ko tādu dzirdējis no cilvēka. Tā kā, jā, es esmu toitajā, man tā patīk. Tā kā, nekad tā nav bijis. Es ceru arī nebūs. Viņš jau bija tīrs un smaržīgs. Burtiski tur tā ķīmija bija samest iekšā. Viņš bija svaigs. Jā. Par politiku runājot. Prieks par tevi. Bet jā, es domāju, viss ir, tas nav nekas tāds. Domā, tas tāds nekas tāds tur nav. Tāds, šis žurnālistu vajag atlaist. Šis ir tas gadījums, kad vienkārši tas politkorektums un viss nāk ārā. Būsim reāli. Mēs visi tā kaut par kādu no politiķiem kaut ko vienmēr mājās esam pateikuši.
Protams, jā. Tur jau tā lieta. Tagad vienkārši tas ir iznācis publiski. Ak, šausmas, kā tā. Tas ir normāli. Nu, tā kā mēs visi tā runājam, protams, ēterā ir savas ētikas normas. Visi šitie X, Twitter, šitie divāni eksperti. Jā, Nevis tā kā mēs, YouTube eksperti. Jā. Mēs vismaz tā kā... Kabinet Mēs divāni vismaz eksperti. to izsakam, nevis tā kā uzrakstam. Jā. Tas ir tā kā labāk, Double. man liekas. Jā. Tas ir tā kā oriģināli. Tā Nevis vajag oriģinālai, bet tas ir Labāk. reālāk. Reālāk, jā. Jā. Vo. Īstāk. Bet, nu jā, tā kā nekāda drāma tur nav jātaisa, es domāju. Jā. Netais trak galvu, netais man te drāmu un malc tālāk. Jā, dzīvojam tālāk. Es domāju, nekas traks jau nav noticis arī. Tieši tā. Nevienam nav jūtas aizskarts. Sprūdu Un kungam. tad, jāskatās. Es nedomāju, ka viņam baigi. Viņš paļbom arī nestās Rīga TV. Nu, tāpēc viņš arī nezina Viņš droši. tāds, vien, wow, kāpēc mans vārds trendo Twitterī? Tas Jā, tāds, varbūt. wow. ka Haha, vienīgais reizīgs, tas. reizīgs. Bet nākamais temats varētu būt ļoti tāds bēdīgs visiem tiem, kas mūs klausās un ir zem 20 gadu vecuma, ja kāds tāds ir. Alkoholu varēs pirkt no 20 gadiem. Jā. Bet Bum, mēs par šo bum, bum. runājām jau pirms kāda brīža, man liekas. Jā, Pirms kādām bet, 3-4 epizodēm. jā, nu tad bija iniciatīva. Jā, Bet un tagad mēs tas tā ir kā relatīvi atsevišķs. arī piekritām tam. Jā, protams. Jo Tas ir ok. no Par vienas puses, sabiedrības veselību jārūpējas. no vienas puses mēs tāpatās zinām, ka visi tie, kuriem ir 19, tāpatās dabūs alkoholu. Allegedly. Allegedly. Jā. Nu, tā kā allegedly visi, man liekas, kuriem ir zem 18. Jā. Nu, tā kā kaut kāda. Iemīt taciņu, teiksim tā. Jā, visi jau to saprot, ka tā kā Tieši notiek. tā. Tas nav nekas Tam tāds. dēļ, jā. Bet vienīgais, ko es domāju, man arī ir tāds viens pazīstamais, man vienam čomam mazais brālis. Viņam tagad ir 18, viņš šogad var sapirkt, viņš jau var domāt ar skatu nākotnē. Sapirkt normāli krājums, visu Tieši pagrabu tā. pilnu, tad viņš gadu nevar pirkt. Skapi, jā. Jā, un 20 gados viņš tāds, es uzbek. Jā. Beidzot var atkal iet uz veikalu. Jā. Pēc... Vienīgais, es tagad Alkohola. iedomājos Pola. viena lieta. Kā ir sanāk, klubā ieeja ir no 18. Sanāk, nu tagad viņi cels to vecumu. Bet varbūt būs tā kā Lietuvā, jo Lietuvā, man liekas, ir no 20 vai pat 21. 21, man liekas. Jā, pat bija. no 21. Es atceros. Jā. Tā kā Bet, varbūt kaut kas tur. Jo būs ieeja no mainīsies. 20 gadiem, varbūt tad arī. Jo, nu, come on, tu ieeja Jā, es tu arī ieeja klubā domāju. vai bārā, un tāds, es ienāku tāds, un tev tad pie bāra tāds, es nevaru pirkt neko. Varbūt būs tā kā atceries, tā kā mēs bijām uz Rīgas ķirsī. Jā. Tu varbūt vēlēs izstāstīt šo. Mēs bijām uz Jāņa Kreičmana un Kalvi Jā. Troskas. Mūsu podkāstu nebija drauga. Tā varētu teikt, Jā. allegedly. Tas nebija īsts stand-ups, bet tas bija tā kā crowdwork, kur viņi smējās par un ar publiku. Jā. Un tur viņi Aha. kaut ko sāk runāt ar kaut kādām tur meitenēm. Izrādās, viņas gāja 9. klasē. Jā, viņām bija 15. Jā. Un viņas bija bārā ar Jā. mammu. Jā. Tā kā... Jā, tas tā. Tā kā alkohols, domāju, viss tā kā varēs vēl nopirkt. Tā kā, ja jums ir 19, jums ir labi vecāki. Būsim reāli. Nu, teorētiski to nevar darīt, bet mēs zinām, ka viss, mēs zinām, kā tās lietas notiek. Protams. Vai arī vienkārši no barčika tā kā paņemt Paņems un viss. vecāku. Ieliet ūdeni vietā. Jā, tas šņāvis, ūdens. Tā kā. Tā kā tā. Nākamā tēma. Jā, nākamais mūsu apspriedas Tā kā temats. tie, kuriem ir 18, jūs vienkārši sapratāt, jā. Sapērkat krājums un to Iedomājies, kāds tā padzīvojat. kā būs akcijas, kaut kāds nodokļu, tā kā Čīsties ieņēmumu 1. decembrī pieaugums. Visi 18-gadīgi ir tā, man vajag 40 pudeles šņabi. vienkārši tā kā valsts ieņēmuma dienas tāds, tā kā, mums ir pieaugums akcijas, tā kā Ieņēmumiem. akcijas ieņēmumiem no alkohola, kā 400%. Tā kā, Jā, tas būtu tas interesanti. būtu ļoti Nevar teikt labi, jo tas Jā, vai vienkārši ne? veselība. Tas nav čakā. baigi labi, jā, bet tas būtu Tas interesanti. būtu labi. ja tieši Nē, tā, tas es būtu tev ļoti piekrītu. labi. Ekonomikai. Jā. Tā jāsaka. Bet sūdīgāk nav. Jā, un tad beidzot pie nākamā temata par taviem draugiem.
Teorētiski. Skūteriem? Tev ir tādiem hate-love relationship, tā kā toksiskās attiecībās. Skūteriem? Jā, man liekas, es kaut kad Jā. arī teicu tieši tā. Man ir toxic relationship par skūteriem. Jā, un lielākā daļa rīdzinieku labprāt gribētu, lai viņus aizliedz. Nu, nevis tā kā aizliedz pašus skūterus, bet viņi nomnu tos zaļos un tos krāsainos. Jā. Tas izklausījās tā kā es gribētu kaut kādus gejus aizliegt. Bolt un Tool. Jā. Tos, kas ir Atceries ties, tos kas ir laikus, kad krāsaini. vēl bija City, bija skūteri vienu brīdi, vienu vasaru. Bija tie fiksi. Fiksi bija, jā. Tagad ir tikai Tools un Bolts. Bet fiksi es nesaprotu, vai viņi ir vai nav, jo es kaut kad iegāju aplikācijā, man kaut kādā rādījās vēl daži. Ok, interesanti. Bet es nezinu, man liekas, ka viņi nav, man liekas, ka viņi jā, kaut kur. Nu, kaitaņi. Varbūt kaut kādi tie, kurus nevar tā kā dabūt kaut kur. Jā, Viņi moši. tā kā iemest kaut kādā kanālā. Varētu Viņi tā vēl būt. rādās. Tā kā lielākā daļa 57%, tas diezgan Tas daudz, diezgan daudz, jā. gribētu, lai viņus aizliegt. Bet 29% būtu pret aizliekšanu. Nu, tā kā, kas gribētu atļaut. Es teiktu tā, es esmu tā kā tajā bariņā, kurš grib, lai viņus tomēr atstāja. Jo es arī. domāju, ka viņi pienes vairāk labumu nekā sliktumu. Vienkārši tas, ka vajag kaut kā vēl ierobežot to, kā viņi tur Nu, to jau tiek arī darīs. izmantot. Jā, jo tas ir, lai arī man ar viņiem ir tā, ka es eju pa ielas, man nevajag skūteri, es aiziešu kājām, un viņš man sauc vienkārši. Pēc tam, vai uzkāp uz mani, brauc ar mani, ķipā, brauc uz savu galamērķi ar mani. Man tāds, nu labi. Brauc uz manis, Peterī. Tev tas skūters tā saka. Ok. Bet, nē, un īsos gabalos es darītu. Viena lieta ir forša, kas ir Rīgā uztaisīts, kad ir jau tās speciālās vietas. Parkingi, jā. Tie parkingi. Es neesmu pačkojis, bet, manuprāt, būtu grūti no Tūla un Bolta puses. Piemēram, Boltam ir tās zonas, kur tu atstāji, jo tev ir skidons. Jā, tas ir baigi labi, jā. Un to vajadzētu uzlikt uz visiem parkingiem. Nu, jā, es arī domāju. Jo Tas tad būtu cilvēkiem būtu, uz skidons. Jā, tas ir viens. Otrs, ņemot vērā to attālumu, kad tur skūteri neveic, tur nebrauc pāri visai Rīgai. Tu tā saki. Nu, vairums absolūtais, Nu, kaut kāda 85%, domāju, jo tas ir mikromobilitātes Rīgas. Mazajiem attālumiem ātri veikt viņus. Pāris kvartālus. Es domāju, tā kā sastrēguma stundā tu vari ātrāk ar centram izbraukt cauri, jā. Bet, respektīvi, ātrumu ierobežot līdz 15 km/h, pat nevis 20 vai 25. Jā, 15. okay. Tāpat būs ātrāk nekā tu iet ar kājām. Jā. Bet arī, ja kaut kas, tu vari ātrāk nobremzēt, tu vari visu izdarīt. Un, ja nu ir kaut kāds traumas, tas nav tik traks tas ātrums. Jo, ja tu mauc uz 25 un kaut kur noliecies, nu tas šausmas. Es domāju, es tagad savu teoriju, savus ieteikumus pateikšu. Manuprāt, vajadzētu kaut kā stingrāk sodīt tos, kas noliek tā kā nepareizi viņus tos skūterus, jo man ir tik daudz reizes bijis tā, kad es eju tā kā pa Vecrīgu, un es tā kā nevaru normāli kaut kur tikt garām vienkārši, jo tā kā, nu, tā ietver tik šaura, un kāds tur nolicis vienkārši tā kā viņu pāri visai ietvei, un es vienkārši tā kā gribu viņu iemest tajā kanālā, patiešām tā kā tie cilvēki tur dara tajos video. Es tagad viņus saprotu. Bet viņiem, es nezinu, vajag kaut kādu tā kā akciju, tā kā stučīšanas kaut kāda akcija. Tā kā Latviešiem ir slikta atmiņa ar šito. labi. Bet kaut kādu, nu, tā kā veidu, ka tā kā tev reāli ir, nu, tā kā milzīgs sots par to, ka tu viņu noliec tā kā nepareizi. Tā kā liels sots. Es reāli Kaut kā 30 eiro sots. Tas būtu it's so simple vienkārši uztaisīt tajā aplikācijā, ka tu viņu tur nevar nolikt. Bet tā kā ir aizlieguma zonas. Arī, jā. Viss. Arī. Un parkingos viņus tikai var atstāt. Un ja tu neesi parkingā, tu viņu nevar noslēgt nost. Viss. Nu, bet es saku, jā, ja tev tā kā tu esi nolicis nepareizi, tad tev ir milzīgs sots. Jā. Un tu nemaz nevarētu viņu aplikācijā noslēgt. Tev turpināt tos braucienus. Bet es domāju, daudzas vienkārši viņu tur atstāt. Nu, un tad tev maksā tos 50 eiro. Nu, arī, jā, fakts. Okay. Jo, un vienīgais, kas atkal ir, lai nezaudētu tā funkcionalitāte, tiem parking spotiem jābūt rīktīgi daudz. Tas gan. Viņi, principā, katrā kvartālā. Nu, tā kā, piemēram, lai tev ir no parking spot, nu, ik pēc 150-200 metriem viņam vajadzētu būt, pateikt. Baigi tuvi.
Bet, nu, ok. Nu, es tā domāju, nu, piemēram, ja mēs ejam, nezinu, kaut vai pa Baronu ielu, ir uz Bruņinieku ielas Bruņinieku baronu, un nākamais jau ir Stābu ielā, piemēram, otrā pusē. Nu, ok, labi, Stābu tas nav baroni. tik traki, jā. Tādā attālumā. Nu, jo vienkārši savādāk, ņemot vērā, ka tas ir mazs rīks, ar kur tu varēsi būt tieši tik tuvu, cik tev vajag, tas tad būtu loģiski, jo tad nepazūs tā funkcionalitāte. Nu, viņiem jau nav jābūt lieliem tie parking spotiem, tur pāris kvadrātmetri, principā. Jā, nu cerams, ka kaut kas tiks darīts, jo tā kā man patīk ar viņiem braukt, un tā kā ir forši, bet tā kā, kad es redzu tā kā cilvēkus, es cenšos tā kā arī, cenšos braukt tā kā normāli, cenšos visus palaist, un tā kā normāli Es braucu pa veloceliņu primāri. Es arī braucu nobremzēt, un tā es redzu vienkārši kaut kāds džeks, kurš es nezinu, kā viņš vispār dabūjis to skūteri, jo viņš izskatās tā kā uz 14, kurš brauc ar vēl 3 saviem čomiem uz vienu skūteru, un tā kā vēl taisa kaut kādus stantus, tā kā uz viņu kaut kur lec, tā kā pāri apmalēm. No vienas puses tā kā diezgan impresīvi, bet no otras puses es bišķiņ gribu, lai viņš nokrīt un tā kā kaut ko sasit. Nē, par tiem man vispār, ja viņi traumējās, man nav žanti, tā ir dabiska atlas burtiski. Es tieši arī, es vienu dienu tā kā, es redzēju kaut kāds džeks, tā kā viņš ritīgi tā kā visiem pabrauc pāri, vēl pārlec pāri apmalēm, man tāds, ja tu nokritīs, tā kā man nebūs žēl. Sabiedrība neko nezaudēt. Jā, sorry. Tā kā skarbi, bet fakts. Tā kā man patīk, tā kā bija toreiz, atceries, kad bija kaut kādi, man liekas, tie negadījumi ritīgi, kad tur viss tur sasit, salauž tur galvaskausus un to. Tā kā no vienas puses, tā kā nav forši un man žēl, bet no otras puses, you play stupid games, you win stupid prizes. True. Tā tas ir. Pasaulē. Tā kā cerēsim, ka neaizlaiks, bet rīktīgi ierobežos sataisīs, kā nākās tur visu. Jā, jo mums tomēr patīk. Ir nice, jā. Tā kā balti sponsorējiet mūs. Tieši tā. Jā, un tad nākamais mūsu... Cik mums tēmas vēl ir? Šī ir pēdējā, kas mums ir bez novada. Jā, protams. Un tad pēdējā mūsu tādā vispārīgā tēma ir par... imigrantiem, par mūsu robežu. Atkal katrā epizodē pieskaramies nedaudz tam. Un tad šoreiz bija tāds labs skats no mašīnas viens, kas... 8 cilvēki. 8 cilvēki. Tu normāli tā kā tas izskatās, tā kā jūs braucat uz tusiņu, un jums ir tā kā viens šoferis, bet jums nav visiem mašīnas, un tad visiem ir tāds... Ko mēs darīsim? Nu labi, 8 cilvēku mašīnā. Tas, man liekas, ir arī tā kā tusiņu prikals, ka tu laukos kaut kādos tusēt. Jūs arī esat kaut kādi 7-8 cilvēki tāds, mocam uz karjerām džumīt. Jā. Un tad jūs salicat kaut kādā vecā pasātā. Bet arī tas, ka tajās bildēs var tā kā redzēt ļoti labi, ka tā mašīna ir tā kā pārbāzta ar cilvēkiem. Ne dēļ tā, ka tā kā tur ir daudz cilvēku, bet dēļ tā vienkārši. Nē, dēļ tā, ka vienkārši tur tā... Mašīnas, jā, tur jau... Nu, bagažnieks uz leju riktīgi sasvērēs. Ne pat bagažnieks, bet tā mašīnas, jā, tur riteņi jau arkās jau spiežās. Tur. Jā, insane. Bet jā, nu... Cīņas turpinās. Jā, bet šitien bija riktīgi labi... Es redzēju, kā Ozols riktīgi reicīja. Man liekas, tas bija Ozols vai Hip Hops LV vai kaut kas tam līdzīgs riktīgi labi reaģēja. Jo Ozolam pēdējā albumā ir dziesma 8 pa 8. Viņš reāli ielika šito bildi šāds 8 pa 8. Viņš labi noreklamēja. Tas tāds smieklīgs sanāca viņam. Jā. Labs. Jā. Nu, bet šeit nav tā kā daudz ko piebilst. Jā, vienkārši cīņa turpinās. Bija tā kā interesanti. Jā. Aha. Tagad aktualitātes esam aprunājuši. Esam gan novadu ziņām, jaunumiem, pastaigai. Saldai sēdiens. Saldus atkal. Mums jau bija viena reize. Jā, mēs starp citu, to jūs redzēsiet Instagramā, bet mums laikam būs jā, kaut kā jāizdomā. Lai nav paiet 2 nedēļas tāds, wow, atkal saldus. Jā, nu, gluži jau 2 nedēļas nav pagājuši. Mums bija pāris mēneši, jā. Jā, pāris mēneši pagājuši, bet tik un tā, jā, kaut kā, lai citi novada arī tomēr tiek pie tā spotlight mūsu. Jep. Nedaudz. Tieši tā. Bet saldu, principā, nekas baigi tāds, pirmkārt, mājaslapa. Mēs jau toreiz to teicām. Bet ir mēsls. Jā, viņa ir šausmīgi lēna, vaiprātīgi lēna. Pat bez reklāmām, reāli šausmīgi lēna.
Un tur ir burtiski 95% rakstu ir zem paywall. Es samaksāju 50 centus. Pēters No savas upurējās sūri grūti pelnītās naudas priekš jums klausītāji. Tagad nevarēs bulciņu nopirkt. Iedomājies. Pēters neēdīs reāli šovakar. Es nevarēšu paņemt, piemēram, kebaboksu ar ekstra ķiploku mērcītes. Jā, viņi parastais. Parastais kebaboksu bez ekstra ķiploku mērcītes. Kā tā? Reāli tas bēdīgi. Šauj vienkārši. Šauj man nos. Jā. Tev viss. Genocīds tas ir par tautu. Jā. Es iešu protestēt. Kur ir mans pie saldas tās redakcijas tāds? Man vajag kebabu ar ekstra mērcīti. Man vajag kebabu ar ekstra mērcīti. Es gribu apakaļ savus 50 centus. Jā. Odo naudu. Jā. Bet, jā, tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Un arī par tiem 50 centiem, ja es esmu tāds rītīgi ātrs lasītājs, es nemaz nevaru visu mājaslapu izlasīt. Tāpēc, ka tur ir iekļaut 25 raksti. Jā, tā kā... Es jūtos vienkārši, ka es esmu apkrāpts. Es reāli tavas domas nolasīju. Jā. Bet par saldu runājot. Tur bija valsts prezidents nesen ciemos. Tā bija liela ziņa. Edgars bija ciemos. Viņš jau tur bija uzņēmumos. Viņš bija Karlsberga ražotnē. Tervet Food. Viņš bija Karlsberga, bet ar kuburtu nevis C. Jā. Es domāju, daudziem tāds ieraudzīt tāds, un tad tāds, Un vēl viņš bija arī Tirdziņā un Oskara Kalpaka muzejā. Tā kā man šitās prezidenta vizītes labi tie uzņēma visu, bet man vienmēr, kad es lasu, ko viņi apmeklē, principā Rinkēvičs, jo viņš to publicē sociālos, kur viņš brauc un tā riktīgi. Viņš arī ten brauc arī? Viņš brauc Lieldienās, jā. Nē, es domāju, tā kā tur tur es nezinu. Laikam. Bet smieklīgi bija tas, ka nevis smieklīgi, bet man tas atgādina riktīgi klases ekskursiju vaibu. Jā. Tu esi roadtripā, viņš gan jau ar maizītes sataisīs. Jā, bet vispār arī tas tā kā, es atceros, mums parasti bija tā kā kaut kādi tur izglītojošie objekti, tā kā tu aizēji tur Oskara Kalpaka muzejs. Jā, tu aizēji arī tur uz kaut kādām ražotnēm. Jā. Un tad Karlsberga. What? Jā, un tad ir tas viens miesasargs ir atbildīgs, viņš tur ir maizītes saceps līdz 3 stūrenis paciņā. Rinkēvičs paņēmis čipsus un limonādi. Un tad ir tas otrs miesasargs, tas rīktīgs čilādēs, es paņēmu 2 Johns. Kā 9. klases. Negribu iedzert, kamēr neskatās, tipa mēdī. Mašīnā varam iemaukt bišķīt. Tomēr šitie tonētie stikli ir. Jā, tas tāds vai viņš. Un tad bija rīktīgi smieklīgs, protams. Ko mēs esam sapratuši, man liekas, pēc šitām novadu ziņām. Latvijā patiesībā dzērē šoferi ir šausmīga problēma, jo visās novadu ziņās. Visur dzer, tur laikam nav ko darīt. Burtiski, jo visur ir. Bija principā diezgan spēcīgi tur sanāca, kad viens džeks bija braucis ar 165 km/h. Tas gan nav šī gada rekords, jo bija tas džeks tīnožos, kas caur tīnožiem uz 240 brauc. Bet, kas ir rekords, saldu apturēja viena Audi šoferi, kurš bija 3,18 promilju reibumā. Tas iespaidīgi. Kā viņš vispār tik līdz mašīnai? Jā. Bet tu saproti, tā kā tur rakstīts, ka tas bija man vadītājs. Tu zini, ka man ir tikai tās ir fūres. Viņš ar fūri brauc. Viņš brauc ar fūri bez tiesībām. Tiesībām smagā reibumā. Jā. Nē. Ja tas neliek. Nē. Reibums bija Audi šoferi. Bet tur tika uz autoceļa apturēt sākumā Iveco, kas arī ir smagās, vai busi. Tas bija džeks bez tiesībām. Pēc tam uz tā paša ceļa, un tad bija tas man vadītājs, kurš bija braucis bez licences, un viņš bija bez licences un nevarēja dokumentus parādīt. Jā, tā kā viņš kaut ko varbūt nozadzis bija, tā kā mēs nevaram zināt. Tā kā tā. Nu, protams, pavasara ziņas, tur arī ir vugd ziņas, kur, principā, es samaksāju par 3 rindām. Jā, es skatījos diezgan tā kā vienkārši tāds, come on.
Tā kā bišķiņ pacenšaties. Vismaz tā kā iemetat šitajā ChatGPT, lai viņi Viņš kaut kā tur izstāsta uzģenerē, jā, kaut kā tekstu, nevis papildus vienkārši kaut ko. 3 rindas. Šitas reāli diss ir. Nu, tā kā Saldus zeme nav labs portāls. Neiet viņā iekšā, nelasiet viņu. Šis ir viss sliktākais. Šis ir sliktākais portāls. Tā kā, kur mēs esam apskatījuši no novadiem. Jo, piemēram, pagājušajā Dzirkstele bija top. Tas ir, es pat par dzirksteli tagad maksātu dēļ tiem sūkņiem. Jā, un tur bija, un tiešām, un tu vari redzēt, ka tur ir arī daudz tā informācija, viss, kāds ir, nevis tur reāli, es tagad sūkņu fans. Jā, es ar ūdens sūkņiem esmu uz tu tagad. Man liekas, katrā epizodē mums tagad vajag pieminēt tā kā ūdens sūkņu. Es sāku strādāt kaut kādā santehnikas veikalā, vienkārši influencēšu jūs par ūdens sūkņiem. Kāds sākās, es izlasīju rakstu, man ritīgi iepatikās. Kā tu saprati, ka santehnika ir tavs aicinājums, tāds es izlasīju rakstu dzirkstelē? Jā, Bet, nu jā, tā kā Saldus zemē slikts portāls, nelasiet, neiet tur, lai viņi bankrotē. Jā, mums nepatīk. Nu, viņi izskatās jau tā kā uz bankrota robežu, zinot to, ka tur nav reklāmas. Jā, bet tur bija, nu, kad, protams, kaut ugunsgrēki un viss, bet pavasaris, kūla deg 3,5 hektāru pie brocēm, pie brocēniem. Tas ir normāli. Tā ir normāla platība, tur kāds ir gājis uz rekordu. Jā. Malači. Diezgan, nu, nav malači, bet nu, tā nevajag darīt, bet iespaidīgi, teiksim tā. Principā, jā. Nu, tev ir vēl kas ko piebilst par Saldu? Nē, tā kā... Tu nevarēji izvilkt morāli to mājaslapu, tev bija tāds, fuck it. Es, man liekas, vakardien es biju pat, es biju iegājis viņā un tur paskatījos, kas notiek. Viņi burtiski lādējās 20 sekundes iekšā. Tā kā tev ir labs internets. Sākums. Un šeit ir labs internets. Tā kā. Jā, diezgan tā mokoši skatīties. Nē, lasāt. Saldu. Jā. Principā tas arī viss. Tas šodien arī viss, jā. Tas ir arī viss. Tas ir arī viss. Jā. Mums tāds mēs sākām riktīgi, kā tu teici, tāds, nav depresīvs ziņas, beigās apdīt tādu. Mēs vienkārši to no Saldus zemes kļuvām depresīvi. Jā, tāda mājaslapa šausmas. Viņiem arī tā kā viņiem tā mājaslapa ir depresīva. Viņiem tas logo izskatās tā kā basic fonts vienkārši. Nē, kas man pirmais ienāca prātā, tā kā apbedīšanas biroji, tā kā rīt, viņiem ir apbedīšanas biroji, tas fonts rītīgi. Jā, tad tur varētu būt reklāma augšā, tā kā tikai šomēnes kremējam ar 50% atlaidi. Jā. Ak, Dievs. Jā, bet, jā, standarta lieta katras epizodes beigās, like, favorite, subscribe, piesakojiet mums. To bell ikonu zvaniņu uzliekat. Dzīn! Piesakojiet mums Instagramā, piesakojiet mums Facebookā, ielākojiet lapu. Visur ielākojiet Instagramā var redzēt mūsu novada izlozes, kā mums reipst, kā mēs griežamies. Mums rītīgi reipst. Jā, žulka epizodu beidzam. Nē, bet, jā, principā. Normāli iereibis. Esi pēc tā iegriešanas. Es ar Audi braucu Saldo vienkārši. Es steidzos uz epizodu. Labs. Vakar sanāca bišķīt. Bišķiņi kulturāli pasēdēt. Jā. Tā kā... Nē, es nevarēju pasēdēt kulturāli, jo es biju Saldo nevis Ogrē. Šitas bija. Tu jau slikti tas bija, bet jā. Tas bija labi pārdomāts tāds. Krišēn, kur mēs tiekamies ar klausītājiem? Es domāju, es tagad pēdējā laikā esmu bišķiņ ārā bijis, jo bija silts. Šonedēļ nē, bet pagājušā nedēļā. Ja jūs klausties, tad tas bija kaut kādi, kas tie bija, kaut kādi pirmais datums aptuveni. Jogdiena, nē, marta beigas vēl. Marta beigas pirmais datums, jā. Un tad man ļoti patika pa parkiem pastaigāties. Un man liekas, tagad arī ziedēs... Sakura? Jā, sakuras. Tad es domāju, Uzvaras parkā tieši tā kā varat... Uz 9. aprīli, tā teikt. Uz 9. aprīli ar Ferrari karogiem. Ar Ferrari karogiem. Jā, visi tiekamies tad... Zem tām sakurām. Jū. Tieši mēs... Kurīca, kurs. Tik labi vispār sasaucās. Jā. Mēs runājam par Ferrari...
Tā kā, un tagad šonadēļ arī tieši ir Japānā reiss. Jā. Un austošā saule mēs partija. Un par Japānu. Mēs visi šo bijām izdomājuši. Protams. Tas nebija freestyles. Jā. Tieši tā. Tā kā tā. Davai, čovenieks. Tā kā tiekās. Saudzējiet sevi. Zem tā savus, kirsīši. Kirsī. Tieši tā. Tieši Davai. Tā. Čau, čau.